Sveiks. Tavējais? Jā, man grib pamēģināt? Jā. Nu, tad droši varam pamācīt tev. Sāksim ar to, kad ir 3 lietas, ko vajag iegaumēt. Un tas ir viens tvēriens, otrs ir stāja, roka pleca augstumā un tajā pašā brīdī te arī izmetam. Tas būtu galvenais. This is 22-year-old Vadims Vasilevskis of Latvia, a newcomer on the scene, 6'2", 196 pounds. And his first throw, he also gets it out right through that. Paņem tvērienu, tagad pleca augstumā roku un metam. Pirmā reizē nes. Šeit te. Un aiziet. Jau šķēps ir sāk lidot pavisam savādāk. Šitas jau tu pēdējais labi sanāca diezgan. Liels paldies par pamācību. Bija prieks gūt jaunu pieredzi. Tagad dosimies uz motocross trasi. Pamācīšu tevi, kā braukt ar krosa motociklu. Jā, liels paldies ar lielāko prieku. Tagad esam Elkšņu mototrasē un tagad es iepazīstināšu ar savu sporta veidu un kā mūsu sporta veidā viss notiek. Tātad šis ir mans motocikls, 450 un līdzīgi kā baikam un citiem motocikliem, šī ir gāze, priekšējās bremzes, sajūgt, šī pusē ir ātruma pārslēdzējs un šī pusē ir aizmugurējās bremzes. Jā, nu mēģināsim. Bet vismaz viens laiciens sanāca. Pirmā reize palīdzēja. Nē, pirmā reize ne, pēc tam otrā kaut kad tur jā, bet jau noteikti nebija nekur laiciens vai maca vai... Nē, pirmais laiciens tā. Ar slēpēm, jā, tas ir pavisam cits, bet vēl moc, ka 2 riteni tev apuši un jānoturās nedaudz zirgā pēc tam, bet nu, es ar riteni ir laids, bet nu, tur tomēr tu uzmini, tu vairs nemini, tur kāds ir ātrums tāds ir, te jau vēl jādomā ručku dot, nedot, tev bišķi palcas vienā laikam tur pēdējais. Un bišķi to gāzu uz, un man tā pagais rāviens uzreiz, un kā nepierast ir. Tu man arī filmēsi kaut ko, nu, kā brauc vai?
Šķēpmešana bija ļoti interesanti un liels prieks, ka pamāca tāds profesionālis. Jā, iemācījos kaut ko jaunu un ceru, ka arī kaut ko pamācīju, kā rīkoties ar motociklu un bija patīkami iespaidi. Prieks par tavu pirmo lēcienu un gribētu pateikt lielu paldies, ka pamācīja meistaru šķēpu. Jā. Un man, ko es varētu pateikt, es biju domājis, ka ar moci braukt 5 reizes vieglāk, bet, ir salīdzināt ar šoseis moci un krosa moci. Krosa moci ir, 10 reizes grūtāk nekā es biju iedomājies, teiksim, skatoties televizorā un kā veči laiž un kā tu laidi, piemēram, ar viņu tik mierīgi, tik vienkārši nosēsties, visu līkumu paņemt. Es uzsēdēs pamēģināju, man kājas, rokas trīc un es labāk šķēpi metīšu tomēr savē. Un tev var paldies par iespēju, izmēģināt ar moci to izbraukt un saprast, kā tas ir un ka tas nav viegls darbs, teiksim, tā. Paldies tev! Tiekamies Saldo superkausā. Tiekamies.